Es ticu, ka daudziem no jums, tāpat kā man, ir šķērna dūšā. Man ir tāda sajūta, ka manai mātei, tautai, kur ir čakla strādīga un stipra, manai mātei, kura ir izaudzinājusi bērnu, ir tagad jāapliecina zem zieģeļa, ka tas ir viņas bērns. Valoda. Tāpēc, ka to ir izdomājis kaut kāds jampampiņš, kuram arī varbūt ir māte un stipra māte. Un es jūs visus lūdzu 18. saņemieties, sakodiet zobus un pārkāpsim šo kaunu un apliecināsim, ka mēs esam pret kādu citu valodu savā valstī un mēs esam pret divkopienu valsti savā valstī. Mēs gribam tikai savu valodu. Lūdzu, balsojiet pret